konkrētie ienaidnieki, jo mežā, kad nonāk atkritums, viņš man ir ienaidnieks. Tālu nebija jāmeklē, jā. Trūba! Kas notiks, ja es nometīšu šo papīrīti? Papīru nevajadzētu mest, bet papīrs jau sapos ar laiku. Tas nav tik slikti, bet vienalga neko nedrīkst mest mežā. Cik ilgi pudele sapūs? Apmēram 200 gadus vajag. 200 gadus pudele dzīvo. Daudz ilgāk nekā cilvēks. Tas ir akmens. Tas stāp stikla caurumā. Ja stikla nesavāc, tad kas notiek? Jā, no stikla liels ļaunums ir zvērot kājas sagriezts, teic kāds ass. Un ja saules stars spīd viņam virsū, tad var aizdedzināt mežu. Es zinu, tā ir stāstījums. Tāpat kā ar palielināmo stiklu. Jā, tieši tā kā. Zemē, un tad, ķipam, saule uzspīd. Saule spīd, un, piemēram, skudra iet pa zemi tieši zem stikla, un saule uzspīd, un tas skudra vienkārši nodeg. Sadeg, jā. Liels ļaunums no stikla. Jā. Tāpat arī no metāla visādas skābes. Citreiz pat no mašīnām akumulators met mežā un riepas. Baterijas, es esmu redzējis. Porcelāna maisiņus, visādus. Lielākais ir atrasts, vesels trolejbus pie Jēkabpils atrasts mežā. Vecs trolejbus izmest mežā. Šausmas. Es arī esmu atradis leduskapi, kas tepat vien mežā ir bijis. Kaut arī nezinu, kāpēc cilvēki neaizved leduskapi, piemēram, kas ir izlietojies un neaizved uz pārstrādi. Ir jau speciālās vietas, kur visās pilsētās, ja tu brauc pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, visām pilsētām, visur ir pilnīgi bezmaksas atkrituma savākšanas punkti, kur var šķirot metālu pie metāliem, papīru pie papīriem, plasmas visā pārstrādāt. Latvijā ir 10 rūpnīcas, kur plasmas pārstrādā. Salaspilī, Jelgavā, Rīgā 4. Tā kā būtībā pilnīgi visu var pārstrādāt. Ja cilvēki kārtīgi mest, jā, Igaunija arī ir. Man ir pilna kaudze no paldas vispār. Paturēt to maisu. Malačbērni. Ļoti labi. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā. Pār cūku pārvērstīsies.